Tā kā, nu jā, cepures tie rādītāji ļoti labi. Labāk nekā man 372 treidu nogriezienī. Nu, uztaisīs nākamos 372 treidus, un tad jau tas data samples jau palielināsies un varēs apstīties, kāda tā būs tā situācija. Bet labs ekspektencija. Tev ir labāks ekspektencija nekā man, tev ir labāks šarps nekā man. Tā kā cepur nost. Tiešām cepur nost. Un tā tik turpināt. Bet Mm, nu, tu tā atsūtīji un noblatoji man savu trading rekordu. Es tev tūlītās ar kaut ko citu noblatošu, speciāli sagatavoju. Man ir rekords, kur es varu noblatot. Jā. Tā kā, ja tu vēl vari uztaisīt šādas analīzes un parādīt man, un ja tev te ir viss zēbis, nu, tad tu esi krasāvi, vienkārši žmuruku tev. Jā, bet ja tev šī ir parašņaks ciparos, tad pohuj uz to tavu trading rekordu. Jā, tā kā ņem vērā, gaidu analīžu rezultātus. Jā, gulbītī, bet nevajag skriet 7 no rīta, bet viņi tur huņu dzēn, ja tie, kas stāsta, ka tur ir agri no rīta jāskrien. Nē, nē. Kaut kādos 11, 12 aizēj nodot. Kaut kur 11, 12. Ātrāk nevajag. Testu noteikti nevajag ātrāk dot. Šitie, kas tev saka, ka tev tur analīzes jātais ir testam tur 7, 8 no rīta, bļaļ. Идет, блядь, налево. Jā, tā ir paraša. SHBG man ir augsts. Es nezinu, kāpēc. Nē, nu, labi, es zinu, viens no faktoriem ir tas, ka man ir ļoti laba insulīna jūtība. To es taču nezinu. Es baigi kontrolēju cukuru, bet tur tie mehānismi tā diezgan sarežģīti ir. Par lielam ir kā, šitas ir bruto alga, ko tu saņem, nu tā rupi sakot. Ja šitie ir nodokļi, varbūt tās man viņš ir tik augsts, tāpēc, ka es Latvijā dzīvoju. Varbūt tās es aizvāktu uz citu valstu kaut kur. Varbūt tās viņš nokrist jau no tā vien. Es pieļauju, ka var būt, jā, tas ir Latvijas iespējas. Bet, nu, karoči, jā, šitas ir bruto alga, šitie ir nodokļi, ko tu vidam samaksā, un tad šitas ir tas, kas tev paliek uz rokas. Un ir tā, ka arī albumīns vairāk tā kā transporta līdzeklis ar albumīnu, un viņš tev to testiņu paņem, bet tas testiņš var kaut kādā pieturā izkāpt ārā no tā autobusa. Jā, tad SHBG ir končinājis, bļem, muģila. Viņš viņu savāca un aizved uz utilizāciju. Viņam vajadzētu korelēt ar manu vecumu, bet viņš ir 15 gadus vecāks par maniem, diemžēl. Nezinu, kāpēc. Viens ir insulīna jūtība, jā. Insulīna jūtība ir sūdīga. Ja tuvojies insulīna rezistencei, tad viņš krīt zemē. Tur visādi iemesli ir. Bet, nu labi, šo imējam, to imējam, no hormona. Kāda viņi tur ir, tāda viņi tur ir. Nē, tu vari 24/7, 365, jebkurā laikā tu man uztaisīji pārsteigumu, aizvest man uz jebkuru klīniku, tu neatradīsi manī nekādas vielas, nekādus ne sārmus, tur ne peptīdus, nebūs nekas no ārpuses ievadīts. Man nav vajadzība to darīt. Protams, viens ir, ja tev ir kaut kāda patoloģija, ka tev, es nezinu, nu man LHF, FSK arī man ļoti labi viss strādā. Un, nu, ka tev nestrādā tā tev rūpnīca tā kā vajag. Tas ir cits jautājums. Vai arī tu, nezinu, profesionālo karjeru kaut kā būvē uz savas veselības pamata. Tev tur ir bodybuilderim jābūt, un tev ir jālieto performancē vajag. Vai tur kaut kāds rītīgi profesionālais sports, tas ir cits jautājums. Bet man jau, kas te man jau nav nekāds, nu, es nekur nekandidēju. Un izskatīties labi un justies vēl labi var bez visādām vielām no ārpuses. Tā kā tu esi tev žļiezna garantēja. Ja gribi, varam uztaisīt parī uz tādiem normāliem cipariem, sākot no 10K uz priekšu. Lielo proteīns, es nepērku lielo proteīnu. Man,
Es nezinu, man vēders ņem pretī sūkla proteīnu, un sūkla proteīns viņš ir pārbaudīts krustām šķērsām, tur viss ir skaidrs. Lielo proteīns, tur tev lielo proteīnu var apist baigi. Tur var baigi apist, tur jāskatās ir uz to lielo proteīnu, kas tas ir pa proteīnu. Cukuru, nu tāpēc, ka, saprot, nu tā statistika nav laba. Ja tu esi kačoks, tiešām tev ir rīktīgi liela muskuļu masa, tas ir cits jautājums. Bet, ja tev to muskuļu nav, un ja tu rīt to cukuru rafinēto iekšā visos tais produktos, kas mums ir tagad mūsdienās, saprot, nu, muskuļu nav, ko tam cukuram darīt? Jā, viņš dragā pa taviem asinsvadiem. Tavs nabaga vairogs, aizkuņa dziedzers tur vienkārši ahujā, viņš vispār nedabū pagulēt, viņš vienkārši strādā divās maiņās. Jā, ražo insulīnu. Un tad ir divi ceļi. Nu. Viens ir vai nu tev viņš vienkārši pateiks desvidaņa, vai arī tev būs insulīna rezistence. Nu, pasties, mūsu mazajā Latvijā vairāk kā 100 000 diabēta slimnieku. Nu, pa ko iet runa? Saprot, ar cukuru nav nekāda joka, ar viņu nevajag pārspīlēt. Jā. Viņš ir, bišķiņu viņu vajag, tāpēc, ka, nu, ja tev ir kaut kāds vēl jau vairāk ar intelektu saistīts darbs, tad, ja tu vispār nogriezīs cukuru, tad tu būtu paliks pa dārzeni. Nu, smadzenē viņš ir vajadzīgs. Tā ir degviela. Un es esmu redzējis čuvaks, kas nogriež cukuru pilnībā, pāriet tur uz tiem saviem ketoniem. Jā, bet viņš nevar patreidot. Vienkārši viņš tur sēž tā kā zombijs, bet neko vispār nešarī. Rītīgākais brainfoks. Jā, bet pārspīlēt ar viņu nevar. Un man ir jau gadās situācijas, kuras viņu pārspīlēju. Tad es ierauju mildrunātu un pusstundas uztaisu kaut kādu hitu. Rītīgākos mahus ar smagu giru 32. Rītīgi maksimālajā režīmā. Tāpēc, ka mildrunātam ir ļoti laba lieta, viņš pārslēdz tā kā rubiļņika ieslēdz, viņš to pilnībā pārslēdz uz glikozi. Tos enerģijas avots ir 100% glikoze, un tu viņu ļoti ātri nokurini. Jā, tad viņš viņu nekur organisms īsti nedabū viņu kaut kur iestumt, uzglabāt. Jā, un viņi tev izdeg ārā. Bet tā, ja viņš tev tur cirkulētais asinsvados, nu, tad tev tas endotēlijs tur tiek, jo cukurs jau ķīmiski, ja tu pastīsies, viņš ir tāds slightly acidic, tāds čučuķis skābens. Tas pH viņam ir asinīs. Jā, un nu, viņš tev rūsina asinsvads ārā. Tev tur caurumi veidojas endotēlijā. Tātad tas holesterīns tur aizķēpā tos caurumus, tad tas viss tur, ja tas labi kalcinējās, tad ok, bet, nu, karoči labi. Nē, es esmu ārsts. Vai es te stāstīšu gudrības, bet es cukuru ļoti, 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 ļoti sekoju līdzi cukuram. Ja es zinu, cik es viņu uzņemu, cik man viņš ir vajadzīgs un cik es nodedzināšu, un man cukurs analīzēs ir ļoti labs. Un cukurs ir 4,1, 4,3. Jā, tas ir tādā ziņā diezgan perfekts cukurs. Ar insulīnu man arī viss kārtībā. Un veikalā es produktus nepērku, es pērku pie zemniekiem, jo, nu, man nevajag, es negribu visur viņi bāž to cukuru iekšā, visos stūros, kur vien var iebāzt cukuru bāž iekšā. Man tas vienkārši kretinē, ja es to ciest nevaru. Jā, un ja tu palasi reizēm tos sastāvus, un tu nopērci tur kaut kādu, es nezinu, kaut kādus cepums, vai tur kaut kādas, nezinu, biezpiem plācniņš, tur kaut kāds cetiltrimetilcelulozes, vai kas jūs saku, ievšī kaut kāda, man kaut kāds cetiltrimetilcelulozes jāra iekšā. Jā, nu, jobnuļs tik vispār. Jā, es labāk aizēju uz tirgu pie zemniekiem, nopērku tur normāli. Zemnieku saimniecībā kaut kādu audzētu teļgaļu vai tur vistu vai normālu olu, kas ir izkritus vistē no dirzas normālai vistē, kurai nav pacēlies kortizols. Jā, kas ir brīvā dabā staigājusi ēdus, bet tārpus un sliekas. Un, lai tā ola tur nav izmērcēta kaut kādām cetiltrimetilā, jau tvērā ārā. Jā, tā kā tās visas lietas priekš manīm idioti vienkārši nahuj pa taisno. Visu to parašu rīt iekšā. Ne, tā ir tas ir pizdies kaut kāds, es to nepanesu. Jā, nav jau fakts, ir jau tā, ka ar to arī nevar blatot.
Jo es varu uz ielas ieraudzīt kaut kādu, nezinu, tuntuli vai rasnu, jā, kurš dzer šņabi. Un es viņam varu uzdirst pateikt, bļā, tu, jā, ģibili nosprāgs, jā. Un pēc tam aiziet vakarā mājās, bet viņu nosprāgt pats. Lai tas tuntulis tur nodzīvos līdz 100 gadiem. Tāpēc tādā ziņā vajag, es domāju, jābūt ir humble. Nevajag blatot. Veselība tā ir baigi trauslā lieta. Ļoti trausla. Tas ir visu laiku viņu uz tādu, uz tādu naža asmens viņi tur manevrē. Saprot? Tāpēc nevajag blatot. Tu tur var būt, ja baļķis par sportistu, tur baigi labi ēst un noraut infarktu. Vēsā mierā. Jā, tāpēc nevajag dirst nevienam virsū tādā ziņā. Tā viņš ir labāk paklusēt, stay humble. Jā, nezinu, cik tu ilgi nodzīvos ar visu to savu veselīgo un neveselīgo ēšanu. To es esmu sapratis. Lielo proteīns, nu parāda man to linku, kur viņš tā tur. Šito tu dzeri, jā? No augstas kvalitātes lielopu gaļas. Es viņus redzēju Selvijā. 40 eiro. O, pielikuši ir jā, visu aminoskābu profilu klāt. Nē, šitā ir paiboķina. Jā, šitā ir paiboķina. Leicīns 1,7. Oh, my God, tu dzer 25 gramus vienā porcijā. Uzrakst, tu dzer 25 gramus. Jebāķi. Nē, šitā ir paraša, man. 80% kolagēns. Tu pērc kolagēnu, bet par 40 eiro. Jā, 25. Nu, tad rēķinies, jā. Nahuj. Paraša. Jo muskuļu, ne, nu kā, nu tev ir tas EA profils, jā, tas essential amino acids. Man liekas, essential amino acids ir 9, ko organisms pats nevar sintezēt. Ja es pareizi izteicos, es šito arī sen esmu pētījis, aizmirsis jau, kā tur viss darbojās, bet leicīns, leicīns, jā, tas ir signāls. Tas ir muskuļu proteīna sintēzes signāls. 1,7 nav pietiekams. Nav pietiekams 1,7. Tā kā šitas, un vispār, in ģenerāli, viņš ir parašs. Tā kā, lai viņi te nedirž, ka viņi no kvalitatīvas, augstas kvalitātes lielopu gaļas, jā, viņi taisa, lai viņi nedirž, viņi tur hidrolizē saitus un kaulus, nevis augstas kvalitātes gaļu. Jā, nevar augstas kvalitātes gaļu hidrolizēt un izvilkt tikai 1,7 gramu leicīna uz 25 gramiem. Tā kā, lai viņi iet dirst. Jā, tu maksā par kolagēnu. Muskuļiem to tur baigā jēga nebūs. Pa 40 eiro. Tā kā šis hidrobīvs, lai viņš iet atsūkā, negrib nemaz redzēt. Tāpēc ir tas lielops, viņš ir tāds slidens, nu. Es tev varu tūlīt tās parādīt, ko es lietoju. Un es sev smadzenes nečakarēju. Jā, es sev nečakarēju smadzenes. Viņš ir super lēts, eiro 70. Nekas tur nav jākraujas ar kaut kādiem pūriem. Man tur viss ir gatavs. Es viņu plauktā paņēmu un viss. Un šitāds izrauju 3 dienā. Katru dienu. Tur ir cukurs, jā, bet es izreikināju, cik viņš tur ir. Ir 17, 18 grāmi. Es par to neuztraucos. Man tas viss ir zem kontrols. Es to 17 grāmus nosvilinu, tā kā ņehuģelēt. Jā, tā kā par to es nebaigi neuztraucos. Jā, bišķiņā tam ogļu hidrātam ir jābūt, bet galvenais viņu nosvilināt normāli. Un lai viņš tur nejājas smadzenē aizkuņa dziedzerim, un lai viņš tur nepaliek asinīs iekšā. Jā, un perfekti. Perfekti. Viss. Es sev smadzenes tādā ziņā nejāju. Par visu ir padomāts, nav jāčakarējās, tur kaut kādiem pūriem jākraujas, kaut kādos šeikos tur jābārst, jāšeiko, jāņemās. Vienkārši plauktiņā paņēma izrāvums jau, un ir. Viss. Šis ir ļoti labs, man viņš patīk.
Jā. Nē, es stabilu uzņēmu, stabilu man ir. Man bišķītiņi vairāk kā 2 grami sanāk uz 1 kilogramu man svara. Jā, viņš ir obligāti jāuzņem, obligāti, obligāti. Saprot, ir es īstenībā es novēroju no savā pat draugu lokā daudz jaunu puikas. Viņi tur kačājās, viņam nekas tur īsti nesanāk, un tad viņš tur domā, man vajag kaut ko špricēt. Nihujā, sāc ēst. Sāc ēst. Jā, sāc ar to, ka tu uzņem pietiekami daudz to olbaltumu. Tāpēc, ka cilvēki viņu neuzņem pietiekami daudz. Neuzņem. Nu, nepietiks, ka tu tur to vienu steiku apēdīsi. Nepietiks. Jā, tāpēc jāuzņem viņš ir. Man ir žiļēzna vienkārši 100% garantēts, ka man ir proficīts. Es par to vispār, man tur, lai es kādu dienu būtu neuzņēmis pietiekami daudz olbaltumu, tas ir vispār neiespējami. Jā, tā kā tur man viss ir safe. Bet olbaltums, saprot, viņš jau nav tev tikai, lai tu kačātu musīšu. Olbaltums sašķeļās, tur ir izdalās ārā tās aminoskābu ķēdes, nu, peptīda aminoskābu ķēdes, sauc tu kā viņas grib. Un tad viņi jau visur te organismā vajadzīgs. Tur viena aminoķēde aiziet uz zarnām, viena aminoķēde aiziet uz imunitāti, viena aminoķēde aiziet uz smadzenēm, viena uz kaut kādiem remontdarbiem organismā. Tāpēc jau ir kā, ja pieņemsim, tu slimo, tev kakls sāp, tur deguns tek, tad nevis vajag ieraut kaut kādu tēju kopā ar konjaku, kas ir huīņa vienkārši, bet vajag ieraut proteīnu. Prot, jo tev uzreiz aminoskābes imunitāte aiziet, jau ir signāls būvēt, būvēt tās, nu, jaunus karavīrus, lai apkarotu slimību, kas tevī sēž vīrusu. Jā, tas ir železni pierādīts. Tu ātrāk cilvēks izvesaļojas, tā kā viņš ierauj olbaltumu, ka viņš ir slims. Tā viņš ir. Jā, tā nav nekāda maģija. Tā kā tu vari ātrāk tikt no kaklsāpēm vaļā, no tekošiem deguniem un iesnām un vēl nezinu kā, ja tu ieraus proteīnu. Nevis kaut kādu blešu nabulu, kas tev vienkārši atūdiņos. Jā. Uzturbagātinātājiem ir jēga, ja tu kaut ko dari. Ja tu netrenējies, tad tiem uzturbagātinātājiem nekāda jēga nav. Tu tur var aprīties, cik tu gribi viņus. Es domāju, ka pamatā ir jābūt kaut kādām aktivitātēm, un tad ir pārējais viss. Jā, jo nu, uz savas ādas var pateikt, ka es trenējos bez, un pēc tam es trenējos ar. Jā, nu, vispār aktīvu dzīvesveidu nodarbojos. Un tie ir divi dažādi aktīvi dzīvesveidi. Un vispār divi dažādas, nu, kā tu jūties, divi dažādi stāvokļi. Man bija sūdīgs D vitamīns, man bija D vitamīns 38, to es uzrāvu virs 70, es viņu turu. Starp 70 un 100 man ir D vitamīns. Tam es ļoti sekoju līdzi. Uh, to dzelzi, jā, to feritīnu. Jā, tas man bija 53, nē, 43 man bija feritīns, jā. Nu, kas ir paraša. Feritīnis uzrāva savus svars reiz 1,5, un to es arī tur turu. Jā, un tā vien jau ir, nu, tās ir divas dažādas dzīves, tās ir divas dažādas izturības, tās ir divi dažādi enerģijas līmeņi. Jā, magnīju, jā, katru dienu obligāti. To es arī dzeru katru dienu. Omega, olīveļa, bet olīveļa tāda, lai tev būtu sajūta, ka tu esi benzīna ielējis rīklē un piemet špičku, tur viņam jāizdeg kārtīgi ir. Jā, un tādu tu veikalā nenopirks, tur tev jāsūt no interneta veikala. Mm, C vitamīns un kreatīns. Vairāk es neko nelietoju. Pārējo visas uzņem ar uzturu. Bet katru dienu man ir, jā, tam man ir omega, man ir olīveļa, man ir D vitamīns, man ir magnīs, kreatīns un dzels. Jā, un, protams, es tam visam sekoju līdzi ar analīzēm, lai kaut ko neuzraut pa daudz. Jo kas pa daudz, tas pa skādi.
Jā, un tie ir divas dažādas dzīves. Nu, galu galā tā tas ir. Es domāju, tu neko nedari un tu lietos tos uzturbagātinātājus. Es domāju, tu neko nesūtīsi. Jā, bet ja tu trenējies un intensīvi trenējies un seko līdzi, kā tu izskaties un kā tu jūties, tad uzturbagātinātāji tās bāziskās lietas, tas tev ļoti, ļoti izmainīs sajūtas. Nu, tas tā no manas pieredzes. Pats tam es gājis cauri un pats es biju beigās noliedzējis. Un tad beigās to visu pieņēmu un pamēģināju un sapratu, ka, nu, štēli ir jā, tur neko nevar darīt. Nav jau visur tās konspirācijas teorijas, kaut kur jau arī saka taisnību. Nav jau tik traki. Treniņi man ir, man treneris man baigi uzsēdināja uz kājām. Nu, uzliku uz kāju treniņa adatas. Jo viņš man savulaik ļoti sūtīja. Visu laiku viņš man tur sūtīja visādus pētnieciskos darbus un video. Jā, un viņš saka, trenē kājas, obligāti trenē kājas, tev kājām jābūt lielai izturībai, ir kārtīgai gaļai, jābūt kājās ir. Un jā, tā viņš ir, jo īstenībā tāds labs teiciens, cilvēki noveco nevis ar gadiem, bet viņi noveco ar kājām. Tā viņš ir apsties uz veciem cilvēkiem. Jā, viņiem zūd mobilitāte. Tas viss sākas no kājām. Viņi tur steberē kaut kur, viņam vajag pieķerties, pieturēties. Tāpēc, ka kājas ir atrofējušās un nevelk. Jā, tāpēc es biju cuhas dienu iemainījuši pret kājām, ja būs vajadzīga. Bet kājas es viņam dodu pa balvu vienkārši konkrēti. No visiem stūriem, no visiem leņķiem. Un viena interesanta lieta ir, ka sāku intensīvus kardio treniņus ar uzsvaru uz kājām, skriet pa tiem pašiem kāpnēm augšā lejā. Ja nu gadījumā nav iespēja tur izbraukt uz kaut kādu siguldu vai līgatni, tad vienkārši Rīgā kaut kādu piecstāvienu atrodi un pa padiezu mauc augšā. Augšā lejā, augšā lejā. Bet nu tā klusiņām prātīgi. Tur reizēm var tādu čebureki izlīst ārā, kas tev pa gaisa filtru kastu var uzšaut. Jā, tāda pat šafēja ierāvuši bišķītiņi, tā kā tā prātīgi vajag skatīties, kur tu skraidi. Uh, Man bija tā, ka man no tiem treniņiem, pirmais jau, kur man salabojās, kur es jūtu, man atgriezās tā saucamais rītstienas. Un tā ir tāda, par to var pasmieties, bet tā ir baigā nianses, kas tev parāda, cik tev tur viss ir kārtībā. Un par lielam, ja tev ir kaut kāda, es nezinu, 25, 30 gadi, un ja tev viņa nav no rīta, tas ir hujo. Nerunājot, ja tu vēl jaunāks esi un tev viņa nav. Tas ir baigi sūdīgi. Ja tāds sīkumiņš, bet viņš daudz ko pastāst par tevi. Tā kā viņam no rīta ir jābūt tādam, ja tu pamodies uz muguras, tad tev priekšā jābūt Eģiptes piramīdai. Un tāda viņam jābūt ir. Vai ja tu pamodies un tu esi gulējis uz vēders, tad tev jābūt sajūtai, ka tev domkrat kāds ir uzrāvis augšā. Un tāda viņam jābūt katru rītu. Tas man atgriezās, jo es ar to treidingu baigi nojājis bija savu veselību. Baigi. Es biju Man bija tas mācīšanās process, ka nu, man nekam citam laika nav, man jāsēž tik un jāmācās, ja caurām dienām, caurām naktīm jāzubrijās, jāstudē. Jā, un tad man tas screen time tur arī salasījās, tas order flow screen time tur vienkārši bešenīs kaut kāds tur. Bet, nu, ko tas viss līdz, kas izskatījos pēc ģibilas končinās. Un tad treneris, labi, ka es viņu satiku, labi, ka viņš manā dzīvē ienāca, viņš man daudz ko salika pa punktiem, punktus uz īsaucamiem. Un jā, un intensīvu kāju treniņu, tie man jau tā aizdomīgi bija katru rītu vienkārši tur, ne. Tāds stienis, ka nezinu, ko iesākt ar viņu. Un tā pamazām, nu, spēka treniņi man ir 2 reizes nedēļā. Viens ir uz kājām, nu, teiksim tā, no jostas vietas uz leju. Tur es visu izārdu vienkārši, bļa, visas bukses tur aiziet, bļa, izjūg. Un tad es staigāju tā kā pakaļā izvēlēts pāris dienas.
Un tad ir otrs spēka treniņš ir no jostas vietas uz augšu. Tajā skaitā kakls, tāpēc man kakls ir tāds, man tie stabi, viņi ir platāki nekā ausis. Tāpēc man viņš ir tāds labs. Tāpēc, ka es domāju, ka visam jābūt formā labā. Nu, nevar tur tev būt, pieņemsim, liela bicuhu un kājas tā kā Japāņu tie te. Fuis, nu šitie tie suši ir bulīši, jā, vai tur, es nezinu, labas kājas un laba augšu un kakls tā kā vistai. Es domāju, ka visam jābūt balansā. Tāpēc es dodu pizduļē 2 reizes nedēļā sev, ja iet runa par smagām lietām. Pārējais viss ir kardio un ātrās pastaigas. Šo, ļoti elementāri. Uh, Kardio, zin kā, man bija, ka es ar kardio sāku nodarboties, man likās, ka kardio tas ir tāds, nu, ja tu gribi uzkačāt rītīgi kārtīgi kardio, tad tev ir rītīgi intensīvi jāmauc kardio. Bet treneris man arī tur visu salika pa plauktiņiem. Ja tu tikai un vienīgi intensīvi, es nezinu, kaut kur dragās kaut kādos kalnos augšā, tā ka tev tur bija sirds sitās 200 apgriezieniem minūtē, tad viss, ko tu dabūsi, ir saucamā sportists sirds. Sportists sirds tā ir liela sirds ar biezām sienām. Viņai nav nekādas elastības. Un, ja to tu dabūsi, tā vēl nav, tas vēl nav īsti mācītājs un puķis. Tā, tūlītās. Vai man piezvanīja, man piebrauc viens čalis, man jāaiziet ar vienu paciņam, jāiedod, es tūlītās būšu apakaļ. Jāpājos kroks. Jā, anyway, ko es tur iesāku, jā, pa sirdi, pa tev kardio, tev izaugs liela sirds, ja tu tikai darīsi intensīvas lietas, neelastīga, un tad vēl nav mācītājs un puķis, bet ja tev sanāks dzīvē, ka tu nevarēsi pēkšņi vairs kaut ko darīt, tad tev ir mācītājs un puķis. Ar sportistu sirdi baigies ūda. Elastīgu sirdi, kur tu iegūsti, kurai ir liels tilpums, kur kačā labi skābekli un gaisa asins. Otrajā zonā 80% tev jāpavada. Tas sirds zonas ir no 1 līdz 5, otrajā tev jāpavada. Tāpēc priekš manīm tās ir ātrās pastaigas, es uzlieku jostiņu un es eju tik ātri, lai man sirds ritms būtu 125, 130 robežās. Nu, stundiņu tādu ātrā pastaigu uztais, un tur sirds forši mūrā. Tev vēl tie divi papildus sūkņi, kas ir kājās ikri, viņi forši tev palīdz sirdī pumpēt asins, limfu kārtīgi izpumpē, viņi izcirkulē. Jā, tā kā tur tā izturība aug, tur aug tilpums, tur tu pieliec klāt. Un otrs ir vēl svarīga lieta, ko es daru, tas ir buteiko CO2 tolerants treniņi. Tāpēc, ka mēs ikdienišķi baigi hiperventilējamies īstenībā, un mums nav nekāda CO2 tolerance. Un es daru elementāri, es no rīta izeju ārā, uz te ciematiņš, tās mājas sabūvēts, tāda forša štrāsīte iet taisni, diezgan gara līdz lielajai šosei. Tā kā tur man pilnīgi pietiek. Un es ievelku pilnu plaušu, bet ne līdz galam. Uz 80%, ja tu ievilksi pilnu plaušu, tad tev diafragma spiedīs uz sirdi un jau būs. Un ar to pilnu plaušu ātrā solī pagnal un skaita soļus. Cik tu vari tādu pilnu plaušu noiet. Es ieslēdzu audio ierakstītāju, lai es pēc tam varu izskaidrot tos soļus, jo tur uz beigām jau ir tā, ka tur jau galva sāk džingstēt un tu jau slēdzies ārā. Nu, tev bezsamaņā var aiziet. Jā, un tā es kačāju savu CO2 toleranci. Uh, Sākumā man bija, pašos sākumos man bija 50 soļus, es varēju noiet. Jā, un tad ir pie 50 soļu jau jāpūš ārā un jāatver jauna elpa. Tad jau 70, 80, es nedaudz zem 192 man tagad ir. Man treneris var noiet 130 plus. Es neatceros konkrēti, cik, bet 130 soļus viņš var noiet. Ja viņam ir ļoti laba CO2 tolerance. Karoči, nekā sarežģīta. Nu, tādas elementāras lietas, kas ir jāzina, jāatcerās un viss. Un ko tur daudz? Tā, kas te ir?
Nav tāds, gribi vai negribi. Tur nevajag par to domāt. Ja tur malt galvā to, kā tev būs tas treniņš smags, viņš būs viegls, būs tur. Tā ir rutīna. Tur neko nevajag sēdēt un domāt. Tur vienkārši ej un dari. Jā, pilnīgi pohuj, kāds viņš būs. Par to tev nav jādomā. Tev ir savs noteiktais apjoms, tev ir jāizdara, kas tev ir jāizdara un viss. Un tur sēdēt un domāt smagi, nesmagi, tas viss ir. Tā ir paraša. Vēl jāaudzina raksturs ir un viss. Un, ja tev raksturs un disciplīna būs, tad arī treidingā tev labi ies. Jo bez rakstura un disciplīnas, nu, hujo, jo te viņa ir vajadzīga. Tā kā jā, anyway, es te baigi aizpļāpojos to čoku. 22, 44 jāiet ir, jāiet ir gulēt, jāgatavojas gulēt. Ja nav ko čakarēties, nevar režīmu čakarēt. Tā kā tā, aizbazarējāmies mēs te. Jā, bet long story short, ja tu vari noblatot ar tādu track rekordu, tad tu esi krasāva. Jā, trading rekordu es tavu zinu, malets, bet tagad es gaidu tavas analīzes un parādīsi man, kas tev tur notiek. Ja tev tur ir huņa, tad tavs trading rekords iet nāhoja pataisno. Ja nevienam viņš neinteresē. Jā, jā, davai. Tiekās varbūt tās rītdien. Jau redzēs, kā būs laikiem jāstāsta, ko šitie treidi te sadarīs. Kas te labs būs un kas te nebūs. Pagaidām es nevaru, nevaru es viņus taisīt ciet. Es te pat īsti vēl 1 pret 1 nav savācies. Jā, te ir negatīvas ekspektencija no šitādiem. Ja es vērtu ciet, tad ir negatīvas ekspektencija. Ja es riskēju 2-300 un paņemšu štuku. Nu, nikakī varota, bet būs labi. Es domāju, ka viņam ir vēl ko iet. Diezgan ir ko iet. Ja es rīt pamodīšos tādu labu kopējo profitu, ieraudzīšu kaut kādu, nezinu, 5 plus varbūt, ja būs savācies. Varbūt tās arī aizvērš, varbūt neaizvērš, es nezinu. Man ar tiem swing treidiem tā jau man grūti ir. Es tur baigi sagatavojos swingam, nu tik būs, un tad sēdi un sāc domāt. Un tad bija nomīs jēgu un izlec ārā. Jā, tā man iet uz swing treidošanu. Tur es neko nevaru izdarīt. Tā kā viss jau, davai. Ar labu nakti. Baižu, baju jāiet gulēt.